Pilsētu pielāgošanās klimata pārmaiņām. Siltumsalu tas fenomens blīvā urbāna apbūvē, viņš ir nopietna problēma un kļūst ar vien nopietnāks, jo tad tomēr tā vidējā temperatūra pieaug, tie visi dati to liecina, un arī tā skaitā pie mums. Problēma ir tajā, ka tā mūsdienu pilsētu vide, viņi kaut kā pēdējos 30, 40 gados ir veidojusies tāda sintētiska tajā ziņā, kad ir asfalts pelēks vai melns, ir betons attiecīgi pelēks vai melns, ir akmens, stikls, alumīnijas, dzels. Un šie visi ir materiāli, kas ir tādi ļoti labi uzkarstoši. Ja? Un tad tiešām veidojas punkti, kur tā temperatūra ir ārkārtīgi augsta, kas nozīmē, ka tur nekas arī normāli neaug. Nozīmē, ka tur ir vairāk putekļu, tur ir vairāk emisiju, ja? Un tad tas ir tas, ko mēs visu elpojam. Daļa no atbildes ir, protams, arī tie ēku apdares materiāli, ēku krāsojumi, kas faktiski arī diezgan pamatīgi var ietekmēt, jo koks kā materiāls, viņš pirmkārt mazāk tomēr uzkarst kā, teiksim, betons vai alumīnijas vai dzels. Katrs tas sīkums ir no svara. Ja mēs dabūnām pa 1 vai 2 vai 5 grādiem temperatūru kādā tur skvēriņā vai starp ēkas iekšpagalmā zemāku, tam īstenībā ir milzīga nozīme. Koks apdares paneļos pareizi krāsots, pareizos toņos krāsots, koks var ļoti būtiski ietekmēt arī to, kā jūtās pilsēta kopumā. Ilgtspējīgu ēku nākotne ir koka izmantošana būvniecībā.